Grupa Trijāns Parks un Agnēs Rakovska aicināja žurnālistus, lai pastāstītu par saviem nākotnes plāniem. Mūs interesēja, ko viņi darīs Amerikā, kāpēc viņi nepiedalās šogad Eirovīzijā, un ar Agnēs runāja mana kolēģe Aneta Jančevska. Pastāst par savas grupas grandiozajiem jaunumiem. Grandiozie jaunumi ir tādi, ka jau 8. martā Trijāns Parks dodās uz principā lielāko mūzikas konferenci, showcase Teksasā, Austinā, South by Southwest. Un nedēļu vēlāk mums ir arī tas gods piedalīties Kanādas lielākajā mūzikas nedēļā, kas norisināsies Toronto. Tāpēc šobrīd mēs ļoti aktīvi gatavojamies. Un starp citu arī par godu šim notikumam mēs arī esam izlaiduši tādas ļoti īpašas audumu somiņas eko, kuras jūs šodien jau saņēmāt. Un visiem cilvēkiem, kas tiešām ir tuvi ar to, ko mēs darām, tad viņiem ir iespēja, kā saka, iegādāties šīs somiņas, tajā pašā laikā atbalstot mūs. Vai šajā konferencē, festivālā jūs paši pieteicāties vai jūs tikāt izvēlēti, uzaicināti? Jā, tad tā sistēma ir tāda, ka savu tādu internetu profilu ir jāizveido tādā speciālā serverī lapā, un tad tu nosūti šo savu profilu kā pieteikumu, un tad, kad viņš tiek izskatīts, tad viņi vai noraida, vai pieņem. Mēs esam pieteikušies arī šai konferencei pirms gada, kad diemžēl atbilde bija negatīva, bet gada laikā kaut kas laikam bija mainījies, un tāpēc priecīgās ziņas tāds, ka šogad ir tas laimīgais gads, kad mēs esam izvēlēti. Un ko šie festivāli jums nozīmē kā grupai? Pirmkārt, tā ir ļoti liela pieredze. Es tiešām nezinu, kas mūs tur sagaidīja godīgi. Es tikai varu nojaust, jo, kā jau es teicu, pirms 2 gadiem esmu viesojusies Brightonā mūzikas festivālā, tādā pašā Great Escape. Tā sajūta ir tāda, ka visa pilsēta uz 3 dienām ir pārvērtusies par tādu pozitīvus, teiksim tā, lai ir skaidrs. Tur ir vaļā bāri, uz ielām ir daudz cilvēki, visi pavada labu laiku, viens ar otru iepazīstās, satiekās, čupojās, draudzējās. Un šajā neformālajā vidē notiek arī biznesa sarunas, kad tiek izvēlētas grupas dažādiem Eiropas festivāliem. Un ir vienkārši svarīgi būt tur, tāpēc principā tas iegūms būs noteikti vienkārši tur būt, atrasties tajā sarakstā kopā ar citām grupām no visas pasaules. Kā domājat pārsteigt amerikāņus, kanādiešus? Pārsteigt? Es īsti nezinu, vai mēs tā speciāli domājam kaut kā pārsteigt. Mēs vienkārši darīsim to, ko mēs esam darījuši līdz šim. Grūti tā definēt. Kāpēc jūs nepiedalāties šogad Eirovīzijā? Šis ir tas liktenīgais gads, vēsturiskais gads, noteikti pavērsiens vēstures gaitā. Ir prioritātes vienkārši jāizvērtē, jo visi šie pasākumi, kur tu piedalies, viņi visi ir ar kaut kādu finansiālo slogu, teiksim tā. Tāpēc, ja man ir jāizvērtē, kuras iegulda visu savu enerģiju, savu laiku un arī finanses, tad, protams, ka tā ir Amerika. Ir nepieciešama šī finansiālā investīcija, tāpēc sveiciens firmai iRobots, Elektrolux, Ventspils pilsētai un arī IT tehnoloģijām Ecenta. Šito lūdzu neizgrieziet ārā. Un vai bija viegli atrast atbalstītājus? Tas bija ļoti grūts process. Tāpēc vēl jau vairāk es esmu pateicīga šiem cilvēkiem, ko es nosaucu, un es ceru, ka nākotnē būs arvien vairāk un vairāk privātu personas, jo es domāju, ka valstiskā līmenī sagaidīt atbalstu, man liekas, ka paies vēl diezgan daudz laika, jo ir jānomainās šiem cilvēkiem. Ir jānomainās cilvēkiem, kas domā citādāk, kas izvirza citas prioritātes. Un es tikai varu ieteikt politiķiem kaut kādā veidā mazliet varbūt paskatīties, kas notiek Igaunijā šajā lauciņā. Tas atmaksāsies. Ieguldīt mūzikā, mākslā vienmēr ir vērtīgi. Ieguldīt cilvēkos. Un arī valstiskā līmenī gribētos, lai kaut kā vairāk būtu skaidrs, ka mēs nevaram būt valsts, kas kaut ko šausmīgi daudz ražoja. Mēs neesam Ķīna, mēs neesam Indija vai kaut kāda ražošanas valsts. Mēs esam cilvēki, mēs esam intelekts, mēs esam pievienotā vērtība, mēs
varētu pārdot nevis kokus, bet izgatavot no kokiem dizaina kaut kādas lietas. Kāpēc mums ir jāeksportē vienkārši kaut kas, kas vienkārši izaug jau pats pa sevi? Kāda vēl jums ir šī gada plāna vai viss jau ir saplānots? Principā šeit ir tuvākie lielie plāni. Sestdien noteikti ir arī jauks plāns būt Eirovīzijā kā viesiem, bet tie lielie plāni, protams, ir marts, tā ir Amerika, Kanāda. Tad mēs dodamies maijā kā vienmēr uz mūsu mīļo Turciju un es ceru, ka apstiprināsies visi šobrīd aizkulisēs notiekošie pārunu plāni. Un būs vēl daudz jauni mazi notikumi, ko mēs varēsim ielikt savā internetu vietnē, un lai cilvēki var nākt un būt kopā ar mums. Protams, arī laicīgi šobrīd aicinu doties uz Ventspili uz mūsu koncertiem, jo mums ir apstiprināti 2 pasākumi Ventspilī, kas būs jau vasarā. Un kā jau es minēju, Ventspils pilsētas doma noteikti var lepoties ar saviem cilvēkiem, kas ir tik atsaucīgi, tik pretīm nākoši, jo es tiešām esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka šie cilvēki bija gatavi izkāpt ārā no savas ērtās, kā saka, pozīcijas un padomāt mazliet tā varbūt neikdienišķi un izdarīt izņēmumus, lai mūsu ceļojums uz ASV būtu iespējams.